Ok. Kā vērtē savu sniegumu šodien? Pirmajā dienā. Sniegums tā, ir jāmāk pa džungliem skriet, jāparedz, ka jāskrien apkārt. Ir visi apkārtējie varianti, tāpēc, kad ir legāzes daudz kur un labāk ir izvēlēties apkārt ceļus. Bet, diemžēl tādu arī šodien nebija. Tā kā jā, 11 aizstāvīgi. Un kā pats esi trenēja Grunzēls un arī Smiltenes sporta skolas jaunos orientierists, kādiem mērķiem viņi šodien šeit bija? Gatavojāmies mačiem nopietni, pirms nedēļas bijām takās, jau arī lai sagatavotos un arī tās, teiksim, meitenes divas, kas takās bija 1. un 3. vietā, Saune Agnija un Stabili Zanda, šodien arī ir 2. un 3. vietā. Zaudē Valmieras Vadarei Vaļģei, kur arī skrien regulāri mūsu azimutos takās. Viss vietējie produkti. Vietējās jau arī ir Australā. Un 10 grupā pirmā ir Annetas Rāzdiņa, kas arī šogad, kur visur ir startējusi, visur ir Australā. Šodien arī viņi ir uzvarējuši. Tad Cauna Ilgvars, kurš ir 12 grupas kausa Latvijas līderis pašlaik, šodien 4. Priekšā viens stiprs lietuvietis. Un par pārējiem es vēl pagaidām nepateikšu, kas viņam tur priekšā ir. Bet cīņa viņam vēl priekšā, tā kā viss jau. Un vai šodien startēja Aneta Čāma? Šodien Aneta Čāma startē, bet tiešām es nepateikšu, kā viņa gājas. Viņas klases biedriem Pārsla Kupišā ir 14 grupā vieglajā distancē labi noskries. Varētu būt, ka pat ir pirmā. Kādu brīdi tu pirmā bija. Tā, tad Vikam Ramanim nav labi gājis, ir uz beigu galu ticis, Zāļas Kristaps ir arī kļūties distancē. Bet īstenībā tā, kur ir regulāri braukās sasniedzībām un cītīgāk trenējās, tad arī tie regulāri ir labāk. Tā kā brīnum nenotiek. Rezultāti atbilstoši ilgiem darbiem. Un, diemžēl, Elīnai Skopānei, kur arī ir 12 grupas līderē, meitenēm 2. kontrolpunktam bijis pareizi ielikts, un viņa ir pirmā startējošā. Cerams, ka to šodien anulēs. Viņai pašlaik ir 13. vieta un pusstundu zaudē 1. vietai. Un viens no taviem arī gan bijušajiem, gan arī audzēkts Arturs Pāliņš šodien, diemžēl, izstājās. Varbūt, kas viņam notika distancē? Varbūt tu zini? Viņš ir pārķējis etapu. Tas ir, teiksim, aizskrējis, piemēram, no 4. punktu uz 6. Tā lielā ātrumā gadās elites sportistiem, un tas ir tā. Ar to ir tas orientēšanās sports interesants, ka tie rezultāti nekad nav prognozējami. Un es domāju, ka viņš sprintā sevi parādīs. Tagad viņam kopērtējums kāpā vairāk nav, tad viņš sprintā plosīsies prozā. Sprints ir tieši nav kāpsies, kad viņš Latvijas kausa posmā, ne? Jā, sprinta kausa un 2. dienā notiks Smiltenē. Tur tagad Arturam būs spēki turien, acīm redzot jānot. Jo viņš arī tā ir domā, vai nu kāps kopētējums vai sprints, tad izšķirās, acīm redzot, tas sprints būs tas galvenais. Un tieši kurā disciplinā viņš ir sprintā tieši spēcīgākais? Viņš ir spēcīgākais, jā. Tur viņam arī lielākais panākums ir bijis, ir Ungārijā bijis pasaules čempionātā, bija junioriem vai jauniešiem tagad. 3. vieta. Ļoti labs panākums. Un vai viņam ir iespēja, būs cīņas starp viņu un Mārtiņu Cirmo noteikti, kā pat arī ar Lietuvas un Igaunijas speciālākiem sportistiem? Jā, tas ir tieši patīkami, kad beidzot ir iespēja viņam saskatīt. Jo vienmēr citos mačos ir tā, ka Mārtiņa Cirmā nav, Edgara Bertuka nav un vēl virknes Latvijas stiprāko sportistu nav. Un tagad iespēja būs viņiem ir saskatīt. Un vēl ir Igauņi un Artura kluba biedri no Zviedrijas arī, abi brāļi pie Lisabona. Tā kā praktiski visa pasaules vēl ir tieši šeit.